Ja tu esi mēģinājis sev pilnveidot kādu laiciņu jau, tad es sapratu, ka te ir tā kā vairākas nozares, kā tur mentālā, fiziskā, finansiālā, tāda aspekta, un tu vari pa visādiem ceļiem iet un visādas lietas attīstīt. Līdzīgs temats parādījās arī iknedēļas video zonā, ko es taisu 8 no rīta katru svētdienu, un tur Džekiņš stāstīja par to, ka viņš sākumā mēģināja uzbūvēt šo muskuļu masu, viņš fokusējās uz džimu, mauc, un tagad viņš vairāk fokusējies uz to, ka vajag skolā sačinīt tās atzīmes uz augšu, un tagad viņam atnāk tā kā atpakaļ tas, ka viņš grib tomēr to fitnesu, un viņam nesanāk laiks tam, un te grūti, un es tāds pagaid, te ir sistēma aiz šī. Pirms es to pastāstu, man jāiziet uz džimu, tāpēc, ka jau ir laiks pienācis, jau ir nokavēts it kā 20 minūtes, bet viss čilņā. Tā kā maucam uz džimu, un pēc tam es tev pastāstīšu. Pre-workouts. For that boosting testosterone, zin kā? Ko jūs teiktu par šo te inovāciju kā kopumā? Insane. Puikas, kurš izdomāja, pilnīgs ģēnijs. Pa pleciem, ko jūs teiktu? Pleci, ar kēbliem vislabāk. Zin kā, vienkārši tagad ir stress pars, tad arī ir daudz svars uz muskuļu. Tā kā tas good. Ar šo mēs nobeigsim pārraidi. Treniņš ir beidzies. Iespējams, tu esi dzirdējis par šo mērķu, kārtu, konceptu, par šo sistēmu, kā progresēt savā dzīvē, bet es pats esmu arī stāstījis 1 vai 2 reizes šajā kanālā, bet varbūt tu nesaprati līdz galam un nesaprati, kā īsti to var pielietot savā dzīvē. Tad tas pamats ir tīri vienkārši. Tu principā, tev ir pamatmērķis, kas tev jābūt kā vīrietim, ja tu gribi būt pārliecināts, ja tu ej uz kaut kādu mērķi, tad tev rodās pārliecība. Kad tu redzi progresu uz šo mērķi, tad tev rodās vēl vairāk pārliecība. Un pamatā tev ir viens mērķis. Kā arī vīrietim tev jābūt mērķim, ja viņš nav, kas notiek te, kad tu viņu pabeidz, tad tev parādās tāds periods, kur tā kā sūdīgāk ir, un bieži vien tu arī saslimst pēc tā, un tur nāk pavisam cits stāsts. Bet tad tu atrodi tomēr nākamo mērķi un sāc lobīt to, lēnām nost, un tad tev nākamo mērķi līdz pašam kodolam, kur es neesmu ticis. Un daži tiek, tā kā, ja tu uzprasi vecākiem cilvēkam, viņam ir tas pamatmērķis, ko viņš vēl joprojām dara un iet uz priekšu un iet un čini. Tas ir vienkārši. Tīri vienkārši forši. Tagad tu fokusējies uz vienu lietu, tad tā progresē ātrāk, un tas arī pamatā ir, kas tev jādara. Bet šeit nāk problēmas, lielas problēmas. Tagad tu nepabeidz šo mērķi un tu gribi jau nākamo darīt. To es esmu darījis ļoti daudz reizes, un dažreiz tas ir pareizākā lieta, ko tu dari, ko tev jādara. Ja? Piemēram, tagad es pat nezinu, varbūt tā nav pareizākā lieta, bet šajā gadījumā, ko es tev stāstīšu, man bija programmēšana, ko es lobīju.
mēģināju dabūt programmēšanas darbu kaut kādu, un to es lobīju un lēnām, un tad es uzsāku šito. Tā kā es uzsāku YouTube taisīt šito, varbūt dabūt 1000 sabus, sāku pelnīt no šī. Viņš nenolobījās līdz galam, es sāku lobīt nākamo. Tas tā kā kaut kur aizpeldēja, un tad man šajā vasarā atnāca apakaļ, davai pabeidzam CS50. Un tad šī kārta tā kā lobījās atkal ciet. Šī YouTube īsti neattīstījās, viņš palika turpat, kā jau taisīt tos YouTube videos. Bet es sāku tā kā tos CS50 darīt. Izdarīju to. Protams, es vēl neesmu pelnījis ar šo te programmēšanu, arī ne YouTube. Tā kā nekas nav sanācis līdz galam, ja? Bet viss ir progresā, viss iet normāli, un tagad es činīju tikai šo YouTube. Varbūt es darīšu kopā, varbūt viņš var apvienot, bet man lielākais progress ir vienmēr, kad es tikai un vienīgi činīju. Vienu lietu. Ar YouTube ir tīri sarežģīti, tāpēc, ka tā kā, tas iet kopā, viss kaut kādīgi, tā kā, ja es taisu to programmēšanu, tad man ir kontents, par ko taisīt, un ar trenēšanos ir tieši tāpatām. Bet ņemsim varbūt citu jaunu piemēru. Ja iedomājies, kā tu sāc īsti sevis pilnveidošanu ir ar trenēšanos. Tu sāc trenēties, ēst labāk jau ar tas nāk klātī, viss tas grib muskuļmasu uzbūvēt. Tu it kā uzbūvi muskuļmasu, un te būs tas āķis, kur tev jāpievērš uzmanību, ja? Tu uzbūvēji tu muskuļmasu, noliec jau malā un tu sāks tagad, tu jau pabeidz principā to mērķi. Tu jūties, ar savu ķermeni un viss forši, ja? Un tas ir to, ko mēs mēģinām sasniegt īstenībā, un ko es varu palīdzēt tev pirmajā linkā aprakstā. Viens coachings tev vajag no tevis tikai prasa pirmsbildi un pēcbildi, ja? Bet jā, tas tāds maziņš links. Un to mēs mēģinām sasniegt. Un tad nāk šis biznes. Ja kāds biznes, ko tu vēlēsi pelnīt naudas, finanses, dabūt to freedom, to brīvību, ja? Un tad to lobi. Bet tev šis atkrīt. Viņš nokrīt zemē, tā kā bija tajā mītā. Viņš teica, man nav īsti laika tam un visu to. Un viņš loba, un šis uzkrīt virsū. Bum. Un tad tev tikai šis jādara, tāpēc, ka tu esi jau lēkojis un atstājis to. Varbūt tu saproti jau no šī, kas ir izpildāmais solis, bet teic, tu taisīši ēst, un tas tev tiešām nokristalizēs šo līdz galam, tā kā taisam ēst. Čekojam, vai ir piededzis vai nav. Opacā. Skatāmies apakšu. Nav piededzis, let's go. Tas jau ir progresā, kā redzams. Ļoti ātri aizgāja lejā. Pitīgi garšīgi īstenībā. Kaut kāds neapreidināja. Es uzliku 800 gramā dārziņiem, un tad pa virsu to alikušo malto gaļu no šodienas. Un tagad man sanāk, rītdien neēdīs dārziņus. Tik vienkārši, gatavs. Rītdien ēdīs vairāk gaļu. Super. One humongous meal later. Varbūt tu saprati, varbūt nē, bet principā tev ir jāņem šī viena lieta, tev jābūt šim vienam mērķim, ko tu lobi vaļā. Un tagad, kad tu esi atlobījis to, tu visticamāk gribēsi, lai viņš ir tā kā uzturās. Savādāk, ka viņš atnāks apakaļ un bojās to, ka tu lobi nākošo līmeni. Uzturēt ir daudz vieglāk. Tā kā daudz vieglāk. Ja tu gribi tā kā būvēt muskuļu masu, lēnām tu to vari izdarīt. Bet, tā kā, ja tu vēlies tā kā tieši fokusi to darīt, ja, tad tev tam jābūt tam mērķslānim. Tu nevari īsti neko citu darīt, tāpēc tad šis neattīstīsies ātri. Tā kā, tu gan jau vari iedomāties pat savā dzīvē to, ka, ja es darīju šo lietu un tas bija vienīgais, ko es fokusējos, tad tā attīstījās. Un tieši tāpat arī to būs, bet principā, teikt, tu esi beidz džimu, tev vajag turpināt, tāpatām iet uz džimu, tā kā tīri loģiski, vai ne? Tāpatām tev vajag turpināt ēst panīzāk. Protams, tas lēnām tā kā var atkrist, neļaut tam atkrist, bet tas visticamāk atkritīs kaut kādā brīdī. Un tad viņš atnāks apakaļ un tad tev vajadzēs vairāk
pievērst uzmanību tam, un vairāk tu varēsi uzturēt to. Tāpēc es ļoti tā kā personīgi iesaku šitā darīt. Ja tu esi tagad sācis, jā. Principā, tu sāc ar džimu. Tā kā parasti, jebkurš cilvēks uzsāk ar džimu, iet trenēties, ēd pareizi, skatās jau YouTube videos, kaut ko tam līdzīgi. Un lēnām tam piekabina klātī meditāciju, žurnālēšanu, celšanos, varbūt agrāk no rīta trenēties. Un vienā brīdī tas džims jau tā kā neapnīks, bet viņš jau tā kā ļoti automātiski jau iet. Tu jau esi iemācījies pamatlietas par iešanu uz džimu, es jau visu sapratu, tagad jau vienkārši prieka pēc skaties tos videos, un tu vienkārši atstāji viņu malā un atrodi to jauno lietu, ko tu mācīsies. Bet džims ir tāda lieta, ko tiešām var činīt blakus, un tiešām viņš iet uz priekšu. Jā, maksimālākais, labākais būs, ja tu viņu tā kā fokusējies. Ko es varu tagad darīt? Kā taisot YouTube videos, es varu fokusēties. Nevar gan, man tāpat no rīta ir jāiet to un jātais vlogi, bet es varu ļoti lielu šo uzmanību līdz šim ēšanai, trenēšanās, tāpēc, ka to es vlogoju, to es stāstu par to, es radu šo kontentu. Ja. Tā kā tas man vienkārši personīgi palīdz. Bet tā, uztais to, sačinīt to, ka tev ir pamats, tev ir šie ieradumi, šīs mentālā veselība jau ir tīri decent, tev ir fiziskais veselība arī tīri decent, un tad tā kā pārkāp uz biznesu. Protams, var visu kaut kādā savādāk, bet manuprāt, šis ir labākais veids. Tavs izpildāmais solis šodien ir vienkārši atrast šo stadiju, kur tu esi. Kurā vietā esi, ko tu esi attīstījis, kas tev iet, un ja tu ej uz džimu pamatā, tu vēl bišķi mēģini dabūt proteīnu, saprot, tā kā es stāstīju, tu vari uzlabot vēl vairāk diētu, tu vari saprast, varbūt jāpameditē, jāpadomā, varbūt šo es varu attīstīt, saprast, kas īsti manā galvā ir, kā es varu sākt lasīt, tiešām mācīšanās jebkurā no šīm vietām ir ļoti, ļoti svarīgi, tāpēc tas attīst to pamatmērķi. Un tagad tu esi uzbūvējis šo pamatu, varbūt tu jau esi to izdarījis. Tad tev tās pārējās lietas, ko tu darīsi, nāks ar reizinātu spēku ātrāk. Ja es nebūtu meditējis un nebūtu trenējies un nebūtu uzturējis sevi jau pārliecinātu, man būtu grūti tiešām taisīt šos video. Es nebūtu pārliecināts, toči netaisīt šos video nekādā gadījumā. Ja? Un viss tās lietas, kas tev nāk ar sociālām prasmēm, ko tu attīsti, esot pārliecināts, ka tu ej uz džimu un visu to. Tā kā tas viss linkojās kopā un saproti, ja tu esi jau uzsēdinājis tās visas pārējās lietas, tev jau rutīna ir ļoti laba, tu no rīta celies, tu vari tā ieslidināt savu jauno mērķi. Šis jaunais mērķis, protams, nav viegli to izdomāt, un par to vispār jātaisa jauns video. Nav viegli izdomāt jauno mērķi, ja tu esi jau vienu nolobījis. Tā kā vienkārši nospied sekno podziņu, tāpēc, ka es noteikti kaut kad izveidošu arī to. Šajā brīdī man ir piedāvājums tev palīdzēt uzbūvēt šo muskuļu masu. Es no tevis tikai prasu pirms bildi un pēc bildi, un es esmu uzbūvējis, kā tu redzi, tīri daudz redzamu muskuļu masu, un tieši to es arī vēlos sasniegt tev, un es esmu pārliecināts, ka es tev to varu sasniegt ar savu jau 2,5 vairāk gadu pieredzi. Tā kā noteikti piesakies pirmajā linkā aprakstā, ja tu vēlies to piesakies uz iepazīšanās zvanu, sapratīsim, vai mēs esam labs matčs, lai strādātu kopā. Un otrais, trešais links aprakstā ir latviešu izaugsmes cilts, kas ir Discord serveris un WhatsApp grupa, kur Discord serverī katru svētdienu 8 no rīta veido šo grupas video zvanu, kur mēs stāstam savus mērķus, dodam sazinām padomus, veidojam šo atbildības sajūtu, ejam kopā uz saviem mērķiem ar šo cilti, un es būšu priecīgs tev tur satikt, un vienmēr pēc tā zvana ir vienkārši fantastisks sajūta, tāda papildus enerģija nākošajai nedēļai. Tā kā pievienojies tur, bet tas ir viss par šī video. Rītdien arī būs video, tā kā nospied to sekno podziņu, ja tu vēl neesi to izdarījis, nospied īši gaisā, aizsūt saviem draugam, ja tev liekas, ka viņi varētu šis noderēt, un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai. Nospied uz tā video, kur es tev pastāstīšu 5 produktivitātes metodas, ko es izmantoju tajā dienā, tā kā tiekās tur.